iepriekšējā mēnesī, pirmajā svētdienā, atceraties, par ko mēs runājam? Kas tika paņemts no mums, ko Kristus deva mums. Mēs runājam par vienu ļoti spēcīgu ieroci, ko Sātans izmanto par kaunu. Atceraties, jā? Viņš paņēma mūsu kaunu un deva mums savu godību. Mēs šodien esam pagodināti. Man nav jākaunās par to, kas es biju. Tas, ko es biju, tas ir pagājis. Jēzu Kristu viss ir jauns. Bet šodien es gribu aizskart vēl vienu lietu. Kad brūces, ko atstāja mūsu sirdīs kauns, ka varbūt kaut kas vēl spēcīgāks, kas var vēl dziļākas brūces padarīt mūsu sirdī, ir atstumtība un noraidīšana, nepieņemšana. Vai mēs kādreiz kāds esam piedzīvojuši to? Es domāju, ka jā. Mēs ik viens kaut kādā dzīves posmā esam piedzīvojuši kaut kādu noraidīšanu, atstumtību, vai bērnībā pavisam, vai jau kā jaunietis, pusaudzis jaunietis, vai jau nobriedzis es. Vienalga. Un kādas tad var būt pazīmes, kā es varu vienkārši saprast vai zināt, kad es eju caur šo te lietu, caur kaut kādu atstumtību, nepieņemšanu. Kad tu runā cilvēku un tu saproti, kad no viņa nāk ārā tāda doma vai tādi vārdi vai tādas darbības izjūtas, kad es jau to nevaru. Citi to var, bet es jau to nevaru. Man jau tas nesanāk. Es mēģināju, bet man nesanāk. Un vispār liekat mani mierā. Ja tu to vari, ej un dari, es nevaru to. Varbūt vēl viena tāda doma ir, mani nemīl. Mani neviens nemīl. Es nevienam neesmu vajadzīgs. Bija tev tāds kādreiz tāds domas vai nebija? Un tās ir atstumtības pazīmes. Jā, mācītāji, citus uzklausi, man tu nekad neuzklausi. Tā ir pazīme atstumtībai. Un es zinu, ka atstumtība var būt vēl dziļāka brūce par kaunu. Es pamatošu to un parādīšu no Bībeles arī, ka tā, kāpēc es tam ticu, ka tā var būt. 1. Jāņa vēstulē, 4. nodaļā. 1. Jāņa vēstule, 4. nodaļa. Ja cilvēks dzīvo zem šī atstumtības gara, tas ir gars, noraidīšanas gara, viņam ir ļoti grūti paust mīlestību uz citiem cilvēkiem. Viņam ir ļoti grūti izpaust mīlestību uz citiem cilvēkiem. Un daļai tā ir patiesība, jo tu nevari mīlēt citus cilvēkus, ja tu pats nejūties mīlēts, ja tu pats jūties atstumts. Tu nevari iedot cilvēkam to, kas tev pašam nav. Un tāpēc ļoti bieži, un tā ir viena no tādām pazīmēm, ka tiem cilvēkiem viņiem ir grūti uzticēties citiem, viņiem grūti mīlēt citus cilvēkus. Un tā ir patiesība. Tas nav kaut kas izdomāts. Tāpēc, kad cilvēks iet caur noraidīšanu, cilvēks iet caur atstumtību, viņš ir pakļauts šim te garam. Un kas tas ir? Tu nezaudē pestīšanu ar to, bet tu esi zem tāda sloga, tu esi zem tāda spiediena, un tas ir grūti ilgstoši atrasties tādā stāvoklī. Tātad Jāņa 1. vēstule, 4. nodaļa, 19. pāns. Mīlēsim. Te ir pavēle mums dota. Mīlēsim. Dzirdiet? Bet kāpēc? Jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Dievs mani pirmais ir iemīlējis. Un viņa mīlestība ieplūda manī,
Un ja mīlestība ir manī, es tagad spēju mīlēt. Es varu mīlēt. Man vienkārši ir jāmīl. Tāpēc, ka Dieva mīlestība ir manī. Amen. Dievs nekad neliek mums kaut ko darīt, pirms viņš mums nedod spējas tam. Jāņa 13:34. Jēzus saka tāds vārds: jaunu bausli es jums dodu, ka jūs citu mīlat. Amen. Bauslis mums liekas tā, negribu, bet ja tas ir likums, man tas ir jādara. Tu kaut ko neesi sapratis. Dievs nekad mums neliek kaut ko darīt, ja viņš mums nedod priekš tā kādas resursus, kādas lietas. Un ja šeit, Jēzus saka, jaunu bausli es jums dodu, ka jūs citu mīlat. Un tālāk caur komatu viņš saka, kā es jūs esmu mīlējis. Lai arī jūs tāpat citu mīlat. Atstumtību var piedzīvot pat nepiedzimis bērns. Ja bērns nebija gaidīts, ja bērns nebija gribēts, un viņš tikai ieņemts, tad vai nu māte, vai nu tēvs, gluži vienalga, viņu attieksme tāda, labāk viņš nebūtu, labāk viņš daudz pieņem pat vēl sliktāku lēmumu, taisa abortus. Tā vispār ir slepkavība. Un es teicu, ka atstumtība, nepieņemšana, tas ir gars. Un jau pat mātes miesā bērns var piedzīvot atstumšanu. Viņš var piedzimt tāds. Bērns var piedzīvot atstumšanu, ja vecāki šķiras. Ja kāds no vecākiem iet prom no ģimenes. Arī tur var bērns piedzīvot atstumšanu. Jūs ziniet, ka bērns var piedzīvot atstumšanu pat pie abiem vecākiem. Tad, kad priekš viņa nav laika, viņš tā kā vienmēr liekas, viņš traucē dzīvot. Iedod viņam gadžetu, telefonu, tikai liec mums mierā. Un bērns var piedzīvot arī tādu atstumšanu. Tāpēc vecākiem vajadzētu pievērst uzmanību saviem bērniem. Bet es gribu teikt, nevienmēr vecāki ir vainīgi. Nevar visu uz vecākiem novelt. Tas bērns nebija gribēts, priekš viņa nav laika, redzi šķiras. Mana ģimene arī bija šķirusies. Teica aizgāja prom no mums. Droši vien, ka tas sāpināja mani. Jā, tas sāpināja mani. Bet es tagad nevainoju. Pagāja gadi, es atradu tēti, es piedevu viņam, mēs atjaunojam attiecības, mēs bijām labi draugi. Bez tā, ka cilvēks var būt vainīgs. Es zinu, ka liela vaina nevar būt, bet liela vaina ir pašam sātanam. Ka viņš darīs visu tavā manā dzīvē, lai ienestu mūsos šo te atstumtības pazīmi. Viņš centīsies izkropļot patiesību par patieso Dievu, par Dievu mīlestību tavā manā dzīvē. Sātans vienmēr nāks un mēģinās tavā sirdī iesēt šaubas, ka Dievs nav nemaz tik labs. Viņš jau to arī ēdens dārzā darīja, atceraties, jā? Nē, viņš jau nav tik patiesi, viņš nav tik labs, viņš kaut ko slēp no jums. Viņš iesēja šīs šaubas sievas sirdī. Redz, tu tagad ej caur grūtībām. Redzi, Dievs tevi ir atstājis. Dievs pieļauj tev šīs lietas. Viņš nav nemaz tik labs. Un tu taču lasīji Bībelē, to Vēlns saka, ka viņš arī pirmos cilvēkus, viņš izraidīja no ēdens dārza, viņš atstuma viņus no savas klātbūtnes. Kāpēc tu domā, ka viņš neizdarīs to arī ar tevi?
Un velns sēj tādas lietas mūsos, lai ienestu mūsu dzīvē atstumtību. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš zina, ka tāpat kā kauns, tā arī noraidīšana, atstumtība ir ierocis, ļoti efektīvs ierocis viņa rokās. Tas sāpina, tas ievaino mūsu sirdi. Tas neļauj mums pareizi izprast, kāds tad patiesībā Dievs. Paskatīsimies dažas rakstvietas. 5. Mūzes grāmata. Protams, es tagad lasot šīs rakstvietas, es nerunāju par to gadījumu, kad mēs tīši prāt grēkojam un mūsu grēks mūs šķir no Dieva. Tas arī var būt. Es nerunāju tagad par šo te gadījumu. Bet ir, ka tu nedzīvo grēkā. Tu mīli Dievu. Un pēkšņi nāk šīs domas, nāk šīs izjūtas, tas ir tas gars, kas grib vienkārši tevi noraidīt tevi, ja? Atstumt no Dieva. 5. Mūzes 31:8. Un tas kungs, viņš iet tev pa priekšu, un viņš būs ar tevi. Viņš tevi neatstās, nec tevi pametīs. Tas ir apsolījums no Dieva. Ziniet, ja tu esi Dieva bērns, kā mēs dziedājam, mēs esam atpestīti, mēs esam glābti, mēs esam mazgāties asinīs, mēs esam Dieva bērni, mēs to pasludinājām, amen. Un ja es tāds esmu, tad šis vārds ir arī priekš manis. Viņš būs ar mani un tevi. Viņš neatstās ne mani, ne tevi. Dzirdiet, viņš mūs nepametīs. Nebīsties un nebaiļojies. Halleluja. Amen. 27. psalms, 10. pāns. Ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad tas kungs mani pieņems. Cilvēks mūs var pievilt. Cilvēks mūs var atstāt. Dievs ir teikts, viņš mūs pieņem. Amen. Un Romiešiem 3. nodaļā, 3. 4. pāns. Man arī patīk. Klausies uzmanīgi, droši vien, ka tu esi lasījis. Bet ja nu daži neusticību lauzuši, vai tad viņu neusticība atceļ Dieva uzticību? Dievs nav cilvēks. Cilvēki var būt uzticami, var būt neusticami. Var solīt, var nepildīt solījumus. Dievs tāds nav. Un te Pāvils saka, jā, daži bija neusticami. Daži mani pievīla. Bet vai tāpēc arī Dievs ir neusticams? Un šeit viņš dod atbildi. Nebūt nē. Jo Dievs ir patiess. Dievs tur savu vārdu. Dievs tur savu solījumu. Amen. Un es pateicos Dievu. Ja arī cilvēki mani pieviltu, ja arī cilvēki mani atstātu, mans debesu tēvs mani nekad nepievils un nekad neatstās. Un tāpēc es pat neļauju Sātanam pat mazāko kripatiņu melus par manu debesu tēvu iesēt manā sirdī. Es nepieņemu, kad viņš nāk manā dzīvē un grib ienest šo atstumtību, noraidīšanu, Dievs tev nemaz tā nemīl. Tu kaut ko izdarīsi un tu redzēsi, kā viņš tevi noraidīs. Protams, viņš var minēt visāds rakstīts, ko viņš izrauj no konteksta. Iebu vēstuli un tā tālāk. Nepadosimies tam. Amen. Es gribu teikt vienu. Vienalga, kāda bija tava piedzimšana. Vienalga, kāda bija tava bērnība. Vienalga, kāda bija tava jaunības dienas. Gluži vienalga. Vienalga, kāds ir tavs brieduma vecums. Vienalga. Es gribu teikt vienu. Ir risinājums pie krusta. Ir risinājums pie krusta. Vienalga, kāds tu biji.
Mēs šodien sakam, nu jā, redz, ja man būtu vecāki savādāki, ja pievērstu man uzmanību, tad es nebūtu tādā situācijā, ja šī sabiedrība pret mani savādāk attiektos un tā tālāk, tā tālāk. Un mēs vienmēr noveļam vainu un ir daļēji, ja mēs neesam Kristū, tad tas darbojās. Bet ja šodien tu esi Dieva bērns, ir atbilde pie krusta. Aizbildinājumi vairs netiek ņemti vērā. Ja tu negribi dzīvot atstumtībā, pie krusta ir atbilde priekš tevis un manis. Amen. Mana sirds tur tika dziedināta. Tava sirds tur tiek dziedināta. Atbilde ir pie krusta. Risinājums ir pie krusta. Jāņa 8:36. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Amen. Tas, kas notika pie krusta, tas ir kaut kas grandios. Ar mūsu prātu nesaprotams. Tāpēc jau apustuļi teica, ka pasaulē Kristus nāve ir ģeķība. A mums tas ir spēks par glābšanu, spēks par izmaiņām, spēks priekš jaunas dzīves. Es pateicos, ka visi mani risinājumi, maniem jautājumiem ir pie krusta. Visas manas atbildes, kas man ir vajadzīgas, ir pie krusta. Tāpēc, ka pie krusta ir notikušas radikālas apmaiņas. Viss tas ļaunais, kas manī bija jau no dzimšanas, kopš Ādama laikiem, viss tās vēlna darbi, visas vēlna lietas, meli, viss, kas manī bija sakrauts par tiem gadiem, kamēr es dzīvoju bez Kristus. Un bez viņa es taisnā ceļā iet uz elli. Bet pie krusta notika kaut kas unikāls. Jūris tika darīts brīvs. Tāpēc, ka Jēzus Kristus, viņš dara mums brīvus. Un ko viņš darīja brīvu, tie patiesi ir brīvi. Es šodien patiesi esmu brīvs. Ziniet? Es esmu brīvs. Vai es eju caur kādiem problēmām, pārbaudījumiem? Jā, protams. Tāpat kā cilvēks. Es esmu ķermenī vēl. Bet es esmu brīvs. Tāpat kā Dievs vienreiz piegāja pie Kaina un teica viņam, grēks stāv tavu durvju priekšā, jā. Un ko viņš dara? Viņš kāro pēc tevis. Bet tev būs valdīt par viņu. Kains nevaldīja, padevās, nokāva savu brāli, saņēma sodu. Pie krusta ir mūsu brīvība. Pie krusta ir mūsu atbrīvošana. Un tagad paskatīsimies par šo lietu, kas pie krusta notika. Marka evaņģēlija 15. nodaļa. Mēs lasīsim vairākus pantus. Sākšu ar 33. pantu lasīt. Un šeit ir apraksts par to, kā Jēzu Kristu sita krustā. Un ap 6. stundu palika tumšs pār visu zemi līdz 9. stundai. Ja jūs bišķi ātrāk lasīsiet, jūs redzēsiet, ka viņu sita ap 3. stundu. Tas nozīmē, ka 6 stundas pagāja no tā, tas ir ļoti nozīmīgi un svarīgi, kāpēc es to akcentēju. Kad viņu pienagloja, līdz viņa nāvei, 6 stundas pagāja. 34. pāns. Un ap 9. stundu Jēzus stiprā balsī brēca, saugdams, Eloi, Eloi, lama zabathani. Tas ir tulkots, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Pirmo reizi Jēzus lūdza tādu lūkšanu. Pirmo reizi viņš pirms tam nekad nav teicis, Tēvs, kāpēc tu neesi ar mani, kāpēc tu mani esi atstājis, kāpēc tu mani nedzirdi. Viņš vienmēr teica, Tēvs, tu vienmēr esi ar mani. Es zinu, ka tu vienmēr mani dzirdi, tu vienmēr man atbildi. Un šeit pirmo reizi, tur pie krusta, viņš teica, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Un daži no tiem, kas tur klāt stāvēja, to dzirdēdami sacīja, redzi, viņš savu cēlīja. Bet viens aizskrēja, pildīja sūkli ar etiķi un to lika uz niedri.
Un deva viņam dzert sacīdams: pagaidiet, redzēsim, vai Ēlija nāk un viņu noņems. Bet Jēzus stiprā balsī iekliedzās un nomira. Un priekškars templī pārplīsa 2 gabalos, no augšas līdz zemē. Kāpēc es teicu, ka tik svarīgi ir apzināties, ka ir šīs 6 stundas, ko viņš bija pie krusta? Jēzus nenomira pie krusta no gūtajām brūcēm. Jēzus nenomira pie krusta dēļ asins trūkuma viņa ķermenī. Jo šī soda veids pie krusta, viņš bija speciāli tā izdomāts, lai cilvēks ļoti ilgi dienām mocītos. Tas soda veids nebija domāts, cik vien ātri nonāvēt cilvēku, tieši otrādi, cik vien ilgāk viņam sagādāt ciešanas. Jāņa evaņģēlijā 19. nodaļā, 31. pantā mēs lasām tālāk. Bet bija sataisāmā diena, un negribēdami tuvojās sabata diena, un augstie priesteri gāja pie Pilāta un teica, kad vajag kaut ko darīt, lai tie, kas bija pienagloti pie krusta, nemocītu tur un nepaliktu tur, jo viņiem tāda ticība bija. Un te viņi saka, miesas pa sabata palikt pie krusta, jo šī sabata diena bija sevišķi liela. Jūdi lūdza Pilātu, lai viņš liktu satriekt tiem lielus un viņus noņemtu. Liels kājas salauzt. Un ja salauž kājas, tad cilvēks, jo viņš, ka bija pie krusta pienaglots, viņš bija kājās caurdurts, un šā kājām varēja piecelties un ievilkt telpu. Rokas bija, un ja nevar ievilkt telpu, tad ļoti ātri cilvēks nomirst. Un jau gribēja tādus cilvēkus ātri nonāvēt, viņiem vienkārši salauz kājas un viss. Un tad karēvi nāca un satrieca pirmajam lielus, tāpat otrajam, kas kopā ar viņu bija krustā sists, bet nonākot līdz Jēzum un redzot, ka viņš ir jau miris, tie viņam lielus nesatrieca. Tātad no tiem 3, kas bija pienagloti, Jēzus jau bija nomiris. Pārējie, nezinu, varbūt dzīvot vēl 1, 2 dienas, es nezinu, cik, nav svarīgi. Bet ne tik ātri. Jo ļoti interesanti, ka tad, kad Pilātam pateica, šeit Marka evaņģēlijā 15. nodaļā 44. pantā, ja, bet Pilāts brīnījās, ka viņš jau bija nomiris, kad pateica. Kad atnāca kāds dievbijīgs jūds un gribēja paņemt Jēzu un apglabāt, ja. Un Pilāts brīnījās, ka viņš jau bija nomiris. Ziniet, pats Pilāts, kurš daudz reiz izpildīja šo nāves spriedumu daudziem noziedzniekiem, daudziem cilvēkiem, viņš zināja, ka tur dienām mokās. Un pagāja tikai 6 stundas, un Jēzus ir nomiris. Un Pilāts brīnījās, ka viņš jau bija nomiris. Un virsnieku attaicinājis tam jautāja, vai jau ilgi, kamēr viņš ir miris? Un virsnieks saka, jā, jau ilgi. Viņš patiešām ir miris. Un tad viņš ļāva noņemt un atdot Jēzus miesu. No kā tad Jēzus nomira? Ja ne no brūcēm, ne no asins trūkuma, no kā tad viņš nomira? Visdrīzāk, es tā spriežu. Es nebiju tur klāt. Bet visdrīzāk es spriežu no tā, ka viņš nomira no tā, ka viņa sirds pārplīs. Kāpēc viņa sirds pārplīs? No kā viņa sirds pārplīs? Kas bija tik briesmīgs cilvēka dzīvē, ka viņa sirds plīst? No noraidīšanas. Pirmo reizi visā visumā, mēs sakam vēsturē, tas ir iekļauts kaut kāds laiks, bet visā visumā pirmo reizi tēvs pagrieza muguru savam dēlam. Tēvs noraidīja savu dēlu. Kāpēc? Grēks. Ne Kristus grēks, tavs un mans grēks.
Tāpēc, ka tur pie krusta tavs un mans grēks, visas pasaules grēks bija uzkrauts Kristu. Un tēvam vajadzēja tajā brīdī pagriezt muguru. Tā bija atstumtība. Mēs šodien pat nenojaušam, ko nozīmē būt atstumtam. Mēs varbūt bišķi piedzīvojam, un mēs jau esam šokā, mēs jau esam. Es to esmu pieņēmis, ka viņa nāves cēlonis nebija brūcis, bet šie pārdzīvojumi, ka tēvs neuzklausīja viņu. Tā bija šī noraidīšana, atstumtība tevis un manas dēļ, tāpēc, ka tur pie krusta faktiski vajadzēja būt mums. Vajadzēja būt mums. Kāpēc Dievs izraidīja Ādamu un Ievu no Ēdens dārza? Svētums un grēks nevar būt kopā. Ādams un Ieva tika atstumti, noraidīti no Dieva klātbūtnes. Un tas mums nāca līdzi līdz tai dienai, kad tu noticēji Jēzum Kristu. Līdz tai dienai, kad tu lūdzi piedošanu par saviem grēkiem un teici, Jēzu, esi mans kungs. Līdz tai dienai. Tāpēc, ka tajā dienā, kad tu aicināji Jēzu savā dzīvē, tad notika apmaiņa pie krusta. Šodien mēs runājam tikai par to, bet mēs pirms tam runājam par kādām 6, 7 lietām, kas tur pie krusta notikušas. Varbūt mēs tālāk vēl runāsim par kādām lietām. Bet viena no tām ir atstumtība. Caur Jēzu Kristu šodien es esmu pieņemts. Tāpēc, ka viņš pie krusta tika noraidīts. Mans grēks tika noraidīts. Tāpēc šodien es esmu pieņemts. Tik svarīgi mums ieraudzīt, ko Jēzus ir priekš mums izdarījis. Lai mēs patiesi apzinātos, kādā stāvoklī mēs esam, kā bērni mēs esam, kādā privileģijas stāvoklī mēs esam, mums vajag zināt, kas pie krusta ir noticis. Ja šodien cilvēki mani atstumj, mani nepieņem, jā, tas sāp, bet tas sāp tikai manam egoismam. Tas sāp manam es. Bet es neļauju tām lietām ietekmēt manu garu. Tāpēc, ka es zinu, ka mani grēcinieku, kāds es biju, Dievs ir apžēlojis. Tur pie krusta pieņēma mani. Par ko? Par savu bērnu. Viņš pieņēma mani par savu bērnu. Izlasīsim vēl pēdējo rakstvietu. Efeziešiem 1. nodaļa, 3. pantu. No 3. panta sākot. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Es atkal gribu teikt, tas bija pieejams, panākams tikai pie krusta. Viņā, Jēzu Kristu, tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Krusts tā nebija nolaidība, krusts tā nebija
paviršība. Krusts tas nebija, kad Dievs kaut ko palaida garām. Tas jau no mūžības jau bija viņa nodomos, viņa plānos. Tāpēc, ka krusts tā nav tikai slepkavības vieta vai tiesas piespriešanas vieta. Krusts tā ir uzvara par tumsības valstību. Tā ir uzvara par tavu un manu grēku. Tā ir uzvara par tavu un manu slimību. Tā ir uzvara par mūsu nešķīstību, par mūsu netaisnību. Jēzus Kristus vārdā. Amen! Krusts tā ir uzvaras vieta. Tā ir velna sakāves vieta. Ko Jēzus dara brīvu, tie patiesi ir brīvi. Tu vari dzīvot brīvībā. Tu vari dzīvot bez kauna sajūtas, bez atstumtības. Tu vari dzīvot ar taisnu muguru, tāpēc, ka tu esi taisnots, tu esi svētīts. Amen. Tev ir dzīvība, mūžīgā dzīvība, ne fiziskā, kas tagad ir. Paies 70, 80, citam 90 gadu kā kuru, un šī fiziskā dzīvība izbeidzās. Bet kā ir ar mūžīgo dzīvību? Pie krusta viss ir pieejams. Es kādreiz pats, kad vēl biju jauns kristietis, palaidu garām krusta nozīmi. Pat tā īpaši nepievērsu uzmanību. Es daudz ko palaidu garām. Es apzagu sevi. Un es pateicos, ka vienā brīdī, kaut kādā brīdī, vienkārši svētais gars man pievērsa uzmanību. Kas tad īsti, Juri, pie krusta priekš tevis ir izdarīts? Un tad, kad es sāku pētīt, kad es sāku skatīties, wow! Kāpēc vienmēr saka, kad krusts ir kristietības centrā? Ne tāpēc, ka te kakliņā vai karināti kaut kādu krustiņu, vai uz jumta jāuzliek lielo, milzīgo krustu, jā, lai redzētu. Nē, ne tāpēc. Ja gribiet krustus, reku pāriet pāri ielai, tur pilns ar krustiem. Tikai viņi simbolizē kaut ko citu. Tur ir kapi pāri ielai, ja kāds nezina. Nē. Mums kristietībā krusts ir kaut kas īpašs.